Sveiks podkāstā SEO Optify. Šis podkāsts ir radīts mājaslapu īpašniekiem, mārketinga un SEO speciālistiem un visiem, kuri vēlas augt un sasniegt vairāk digitālajā vidē. Ja šis saturs tev šķiet vērtīgs, abonē podkāstu, un ja epizodes laikā iedomājies par kādu kolēģi vai draugu, kam šī saruna varētu noderēt, padalies ar šo epizodi tālāk. Sveiciens visiem šodienas epizodē. Šodien mēs runāsim teiksim tā nedaudz par tādu iedvesmu, kā tas ir sākt jaunu karjeru no nulles un kā pamainīt šo ceļu un tieši vairāk arī kā izlausties šajā SEO lauciņā. Un šodien es uz mūsu sarunu esmu uzaicinājusi Krišu Jāni Amantovu. Čau, Kriš! Čau, prieks būt šeit! Krišs šorīt strādā jau 4 mēnešus, ja es nemaldos, vienā no lielākajām Latvijas aģentūrām, kuri tieši palīdz, teiksim tā, optimizēt e-komercijas veikalus uz Magento bāzes. Un šodien Krišs mums padalīsies ar savu stāstu, jo, manuprāt, arī tad, kad es sāku, man varbūt nedaudz pietrūka tieši šo reālo cilvēku stāstu no Latvijas, kuri tad ir sākuši darboties šajā nozarē. Tālāk, Kriši, varbūt tu varētu iepazīstināt nedaudz par sevi, kas tu esi un kā tu līdz šajienai nokļuvi. Esmu topošs, es negribētu sevi saukt par SEO speciālistu, SEO darboni, jo tas SEO lauciņš ir ļoti plašs, bet jā, es darbojos, kā jau tu minēji, aģentūrā, kas darbojas gan ar latviešu klientiem, gan klientiem ārzemēs, un apmācos par SEO profesionāli. Un kā tu vispār līdz šajienai nokļuvi? Kā tu sāki šo, kā tu vispār uzzināji varbūt par SEO? Kas bija varbūt tas galvenais iemesls, kādēļ tu nolēmi darboties šajā digitālajā mārketingā? Jo, cik es saprotu, tas īsti nebija iepriekš tas, ko tu darīji, tik ļoti saistīts ar digitālā mārketinga pasauli. Jā, es nebiju pilnībā saistījies ar digitālo mārketingu. Iepriekš es pabeidzu būvniecību Rīgas Tehniskajā universitātē. Un pēc būvniecības fakultātes absolvēšanas es izdomāju, ka es gribu paceļot ar mugursomu. Paceļoju, visu kaut kur pabiju un redzēju, kā cilvēki strādā attālināti. Un man bija tāds mērķis 25. gadam dabūt attālinātu darbu, un tad kaut kā tie apstākļi salikās, kad janvāra vidū es jau tiku pie šī tā foršā darbiņa, ko es strādāju tagad. Kas bija varbūt tas pats galvenais, kas tevi mudināja pieslēgties, teiksim tā, šajam SEO, jo es saprotu, ka SEO laikam nebija tā tava varbūt tāda pirmā izvēle. Patiesībā es nezināju, kā es dabūšu to attālināto darbu, bet mērķis bija skaidrs, ka man viņu vajag. Un pagājušā gada decembra vidū es uzdūros uz kursiem, kurus apmaksāja Latvijas valsts ar Eiropas Savienības fonda līdzekļiem arī no MC Alfa, un bija web development kursi. Un tad man bija tāds, ok, šis varētu būt solis pareizajā virzienā. Es pieteicos uz viņiem, un jā, sāku mācīties kursus, un aizsūtīju uz aģentūru savu CV, un tad esmu kaut kā nonācis SEO. Bet tas tāds ļoti nejauši man tā gadījās, bet patīkami. Un kā tu vispār, labi, viens bija tas, ka tu izvēlējies par to, ka tu vēlēs strādāt attālināti, bet tev šī, teiksim tā, šī būvniecība īsti tevi iepriekš neaizrāva, vai kādēļ tieši tas digitālais, ok, es saprotu, būvniecībā tev laikam vajag būt uz vietas, lai tu darītu to darbu, jā? Jā, pavisam noteikti, tā kā šis ir ļoti liels aspekts, kāpēc es darbojos tieši digitālajā mārketingā un SEO šajā brīdī. Bet e-komercija kā tāda man jau ir interesējusi labu laiciņu, kamēr es mācījos jau vidusskolā, tad arī bija sekoju līdzi youtuberiem, kuri stāstīja par dropshippingu, un tas SEO visu laiku ir kaut kur bijis arī turpat blakus, bet tādas reālas darbības ar SEO es nebiju īsti veicis.
Bet jāpiemina, ka pirms kaut kāda gada vai pusotra es rakstīju tieši tev un prasīju par SEO materiāliem, kurus varētu to iemācīties. Tā kā tā doma jau kaut kur vidēji tajā laikā, un man liekas, ka es vienkārši to esmu kaut kā nomanifestējis, un kosmosā tā enerģija ir aizgājusi, kad šeit es tagad atrodos un strādāju SEO tieši. Es tieši gribēju arī pieminēt to, ka es tev to arī stāstīju vienā citā reizē, kad mēs sazinājāmies, bet ka man liekas, ka ļoti forši es atceros, ka tu man rakstīji, un tik, cik es varēju, tik es padalījos no savas pieredzes, bet tas, ka tu tiešām reāli spēri kaut kādas darbības un soļus, man šķiet, tas ir ļoti drosmīgi, un jā, tā kā tiešām prieks skatīties, kad cilvēks ne tikai runā, bet arī dara. Un jā, tas tāds tiešām ļoti, ļoti feini pamanīju, ka un beigās strādā tiešām jau tajā SEO lauciņā pēc nepilna gada, tā kā ļoti, ļoti superīgi. Un kā tev vispār šķiet, vai visi cilvēki var darboties ar SEO? Man jau liekas, visi tiem, kuriem ir reāli interese un kuri grib mācīties, visiem ir iespēja tā kā darboties šeit. Mūsdienās tik viegli piekļūt pie informācijas ir, tā kā tas noteikti ir iespējams. Protams, ir cilvēki, kuri nav spējīgi nosēdēt tās stundas pie datora vai dažādu citādu iemeslu dēļ. Viņi nevarētu šeit darboties, bet es domāju, ja ir patiesi interese un vēlme, tad to noteikti var izdarīt jebkurš, jā. Kā tev šķiet, vai, piemēram, šādas SEO zināšanas var arī cilvēki mācīties universitātē, vai tomēr tas SEO kaut kā savādāk tev šķiet darbojas, kur var, teiksim, tā iegūt to visu tādu lielāko un labāko pieredzi? Man būs grūti šo komentēt. Es zinu, ka man ir kolēģi, kuri arī darbojas ar digitālo mārketingu, un viņiem ir kaut kādas atsevišķas lietas, kas viņiem noteikti nāk par labu, ka viņi ir studējuši tieši. Viņi gan studēja ārzemēs, programmēšanas kaut kādas, kaut vai minimālākās iemaņas programmēšanā noteikti arī palīdz SEO. Bet tas SEO lauciņš mainās tik nenormāli strauji, un tas, kas bija pirms 2 gadiem aktuāls, tas šajā brīdī ar kaut kādām izmaiņām varbūt pat pilnībā tā kā mazsvarīgs. Tā kā iet studēt ir forši, noteikti var kaut ko vērtīgu paņemt, bet, lai tu būtu labs SEO profesionāls, noteikti tev nevajag iet augstskolā, tu vari daudzos citādos veidos iemācīties to. Galvenais, man liekas, ir, lai ir tev pareizie cilvēki ar pareizajām zināšanām apkārt. Tā kā arī man darbā man ir ļoti zinoši kolēģi, ar kuriem tu vari aprunāties, un ir forši, ka tev ir kāda uzticamības persona, kas jau to ir darījusi gadiem iepriekš, kur var sniegt kaut kādu tādu reālu ieskatu, kā tas ir, jā. Es šim noteikti arī piekrītu, jo tad, kad es darbojos, tad arī tie mentori un viss tas tik ļoti palīdzēja, ka tiešām, man liekas, ir tīpaši pašā sākumā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka šie speciālisti ne tikai mācās pašmācības ceļā, kas arī ir ļoti, ļoti forši, bet tomēr, ka tev jau blakus ir kāds cilvēks, kurš var, teiksim tā, iedot varbūt to roku līdzi, un tad tas ceļš ir varbūt nedaudz, teiksim tā, vieglāks. Un runājot par īpašībām, kādas tev šķiet ir nepieciešams, varbūt tādas 3 galvenās īpašības, kas cilvēkam ir nepieciešamas, lai viņš darbotos šajā lauciņā? Man vispār SEO liekas kā tāds digitālais investigator, izmeklētājs, digitālais izmeklētājs, jā. Jo tur ir tik daudz kustīgo detaļu, un tu it kā dari daudz dažādus soļus, un kas īsti nostrādā, tu bieži vien tā kā uzreiz nemaz neredzi. Tie ir 2, 3, brīžiem 6 mēneši, un tā kā kas to ir ietekmējis, tu var pat nemaz tik viegli arī nevar pateikt. Bet, manuprāt, noteikti tās būtu zinātkāre, vēlme mācīties, iet līdz laikam, sekot līdz norisēm, kā mainās viss lauciņš, mākslīgais intelekts ļoti lielu lomu spēlē. Tad būtu loģiskā kaut kāda domāšana, arī spēt savilkt kopā kaut kādas likumsakarības, redzēt, kā
teiksim, A ietekmē B un otrādāk, jo tas viss ir saistīti. Nu, un trešais varētu būt proaktivitāte, mēģināt lietas, tā kā skatīties, kas nostrādā, tā kā nebaidīties mēģināt. Nu, teiksim, ja ir jāsastrādājas ar klientiem, nu, piedāvā. Nu, vai tas būtu ieviest kaut kādu jaunu lauciņu viņu mājaslapā vai kaut kādu kampaņu iesākt. Nu, tur daudz dažādu tā kā zobratiņu, kas varētu pavērst to bildi pozitīvākā virzienā uztaisīt. Man liekas, tiešām tā zinātkāre, tas ir viens no tajiem galvenajiem aspektiem un tiešām gatavoties un spērt tos soļus un skatīties, kas tad ir tie jaunumi, jo tieši kā tu arī minēji, kad no SEO ir tā, ka tas mainās, ļoti, ļoti mainās. Un kā jau tu noteikti šobrīd arī esi saskāries, kad ir ļoti arī daudz diezgan jāmācās, lai tu varētu labi performēt šajā lauciņā. Un vai tev ir bijis tāds brīdis, kad varbūt gribējās padoties, un kas tev palīdz, teiksim tā, noturēt šo fokusu un palīdz, teiksim tā, celties no šādiem brīžiem? Man ļoti palīdzēja, ka man ir tāda lielā vīzija, kāpēc es vispār šo visu sāku. Tā ir ceļošana, tā kā lokācijas brīvība, teiksim, tagad esmu Valmierā, rītdienas būšu Rīgā un strādāšu no ofisa, vai man ir doma augustā braukt strādāt no Portugāles. Tā kā arī grūtās dienās, kad ir kaut kādi ļoti lieli izaicinājumi, tā lielā vīzija, kāpēc es to visu daru, ļoti, ļoti palīdz. Tā kā tas, ko es varētu noteikti cilvēkiem ieteikt, saprast, kāpēc viņi to vispār grib darīt, kāpēc tas varētu būt viņiem. Un tad, kad ir nodefinēts kaut kāds tas lielais mērķis, tad, man liekas, arī vieglāk ir tādās grūtās dienās to izturēt un turpināt iesākt to. Un kad tev pēdējo reizi pašam varbūt bija tāds brīdis? Un ātri, teiksim, tā vīzija palīdz noteikti, bet cik ilgi sanāk tajā varbūt noturēties? Nu, patiesībā tagad jau ir labāk. Tā kā pirmie mēneši, kad tā informācijas gūzma ir milzīga un tev liekas, ka tu sāc kaut ko saprast, bet tu uzēji vai sāc runāt ar kolēģi, ka šī informācija vairs nav vispār nekādā veidā relevanta, ka tas strādāja pirms gadiem 5, tas bija neiedrošināja. Bet tagad, kad tu jau sāc apbrūžāties, kad tu sāc vairāk saprast, tādi lielie iekritumi nav un vienkārši ir interesanti katru dienu kaut ko jaunu iemācīties. Tā kā noteikti, ja sākumā liekas grūti, nevajag padoties un vajag turpināt, jo paliks vieglāk. Vairāk zinās, vairāk sāk saprast. Runājot arī nedaudz par SEO, varbūt šajā laika posmā, kad tu darbojies, esi gan kopā ar saviem kolēģiem, apkārt visu laiku noteikti arī par to sanāk runāt. Un varbūt ir kāds mīts, ko cilvēki domā par SEO, bet kas gluži nav īsti taisnība. Varbūt tev esi pagaidām šajā īsajā laikā dzirdējis kādu. Tas, ko esmu sapratis tagad, kā lauciņš ir mainījies, ka noteikti tas vairs nestrādā, ka tu vari laist 10, 20 blogpostus ārā dienā un gaidīt, ka tu sasniegs labus rezultātus. Vēl vairāk tagad ir jāspiež tieši uz kvalitāti, uz kaut kādu tādu saturu, ko nevar uztaisīt ar mākslīgo intelektu vienkārši. Kaut kā ir jāatšķirās. Noteikti tie laiki ir. Tas varētu būt vēl joprojām daudziem arī mīts, ka pietiek publicēt kaut kādu blogu saturu un pēkšņi ieslīgt uz augšu. Tā nenotiek. Varbūt kaut kur tā notiek, bet cik esmu runājis ar kolēģiem un cik es redzu, tas tā nenotiek. Jā, es pilnībā piekrītu šim. Tā tiešām arī ir. Un viens ir tas, ka tu vari veidot to saturu, šos bloga rakstus un visu to. Tas ir labi. Bet tieši tā ar visu AI izmaiņu un ar visu to ir tomēr jāspēj arī tas saturs laist tālāk, ne tikai fokusēties, tagad tikai blogā rakstam, bet ka tu tiešām spēj to saturu izmantot priekš uzņēmuma vajadzībām
labāk un vairāk. Manuprāt, tas ir ļoti bīstam tā kā pilnībā uzticēties uz organisko saturu un domāt, ka viss būs kārtībā. Jātaisa saturs vienmēr, man liekas, ar tādu domu uz priekšdienām arī, un ka tu vari viņu izmantot arī citos kanālos, nezinu, vai tas būtu LinkedIn vai īsā satura video, vai jāmēģina kaut kā šis te kontents spinot visu laiku uz citām platformām, un lai tu esi vairāk platformās redzēt noklāt lielāku to informācijas lauku, jo tas informācijas lauks, kas, teiksim, ir Google ar mākslīgā intelekta pārskatiem, tas ir mājaslaps ir nobīdīts kaut kur ļoti, ļoti zem, un kas zina, kā būs, bet laiks rādīs, jā. Labi. Kā tu redzi, tātad par cik šobrīd SEO industrijā un vispār notiek ļoti daudz izmaiņas ar mākslīgo intelektu meklētājā un tā tālāk, un kā tu redzi, kas vispār notiks varbūt pēc pāris gadiem, varbūt mainīsies pat nosaukums, es nezinu, kā tev šķiet, un kā tu pats personīgi tam gatavojies, kāda tev vispār sajūta ir. Jo tu esi tiešām šobrīd tādā pārejas posmā, man ir bijuši jau daži pārejas posmi, bet šis ir, teiksim tā, ļoti vēlot dzirdēt tiešām. Es domāju, ka klausītāji arī, kā tu gatavojies un kā tu vispār jūties. Jā, mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā, un kas būs pēc 2-3 gadiem, ir ļoti grūti prognozēt. Noteikti tas, ko mēs varam darīt šajā brīdī, ir izmantot mākslīgā intelekta rīkus, lai spētu kaut kā to mūsu ikdienu padarīt ērtāk un ātrāk varētu strādāt. Bet jā, es esmu ļoti, ļoti svaigs šajā lauciņā, un man grūti iedomāties, uz ko mēs ejam un kā šis te viss attīstīsies. Bet katrā ziņā ļoti, ļoti interesanti, un es ar lielu interesi gan vērošu, gan arī piedalīšos SEO lauciņā un skatīsimies, kā mums ies. Bet es domāju, varbūt kaut kādi augstie plaukti Google vai kur spētu pateikt kaut ko vairāk, bet grūti prognozēt. Būs interesanti. Un atkal, mēs atgriežamies pie tā, ka tā zinātnē spēlēs šobrīd arī ļoti lielu lomu, jo man šķiet, ka SEO speciālisti, kuri nav gatavi un tiešām ir tikai balstījušies arī paši tikai uz organisko trafiku, jeb organiskā mājaslapas apmeklētāju skaitu, ja tur nav tālāk tā mārketinga, tālāk tās tieši tālāk ejošā, teiksim, tā ceļa, tad ir game over. Tā ir. Es domāju, ka būs ļoti forši. Es gribu redzēt, kas notiks, bet es domāju, ka tāpatās tā ideja, ja tu tiešām arī kā SEO speciālists darbojies, un tiešām, ka tev jau pirms tam ir arī varbūt interesējis tā visa iziešana ārpus arī, un tāpatās jau standartā tie punkti jau paliek, tā kvalitāte, tās gribēšana un vēlme pēc iespējas ātrāk sasniegt to savu mērķa auditoriju, pastāstīt par sevi un kā jūs varat palīdzēt atrisināt tās problēmas viņu. Ja? Un mūsu noslēgumam es gribētu, lai tu varbūt padalies ar vienu padomu, ko tu sniegtu cilvēkam, kurš interesējas sākt darboties ar SEO, bet nezin, kur sākt. Labs jautājums. Ja nezinu, kur sākt un gribu tieši darboties SEO lauciņā, manuprāt, visātrākais veids, kā sasniegt kaut kādus reāli taustāmus rezultātus, būtu iet pie jomas profesionāļiem, kuri arī spēj dalīties ar tām zināšanām un kaut kādā veidā ievirzīt. Jā, būt proaktīvam, vienkārši sekot līdzi norisēm, elpot SEO, pēc iespējas vairāk apgrozīties tajā visā un meklēt domu biedrus, noteikti to es ieteiktu. Un
vienmēr pastāv iespēja uztaisīt kaut kādu savu mājaslapu, savu blogu, skatīties, kas strādā, kas nē. Nu, kaut kādus tādus projektiņus. Un laika gaitā sapratīs, patīk, forši turpini. Ja nepatīk, tu būsi pamēģinājis. Varēs pateikt, ka tas nav tavs. Bet jā, galvenais ir nebaidīties mēģināt un meklēt dombiedrus. Jā, šis bija ļoti skaisti. Nebaidīties mēģināt un meklēt dombiedrus. Es pierakstīju arī, un man liekas, ka šis tiešām tā ir, ka viens jau tu vari mēģināt un darboties, bet tomēr, ka tev ir atbalsts tiešām no cilvēkiem, kur arī varbūt darbojas tajā jomā un var dalīties ar to pieredzi, tas ir kaut kas fantastisks. Un es zinu, ka man, piemēram, ļoti tas pietrūka, un man, piemēram, viens no iemesliem, kādēļ arī es sāku visu šo SEO, varbūt sociālajā vidē, lai arī spētu atrast draugus apkārt, kuriem arī tas varētu interesēt. Un, jā, tiešām nebaidīties mēģināt ļoti skaisti. Man jau liekas, ka, jā, atvainojiet, ka pārtraucu tevi, bet man jau liekas, ka mūsu, kuriem interesē SEO un digitālais mārketings, patiesībā ir ļoti, ļoti daudz. Tā kā šautauts tev, ka tu esi tik aktīvi sociālajos tīklos, un tā es arī tevi pamanīju. Bet man ir bijušas arī reizes, kad es sēžu kofiju šopā, strādāju pie saviem darbiņiem, un es redzu, tur jauns džeks arī strādā ar reklāmām. Un es ar viņu sāku runāties, mēs apmainamies ar kontaktiem, tā kā ļoti, ļoti forši, tā kā meklējam savus dombiedrus, jā. Krišs, paldies tev liels, ka pievienojies šodien. Es domāju, ka bija ļoti vērtīgi, un ja kādam ir jautājumi, droši komentēt, un mēs ar lielāko prieku atbildēsim. Paldies, čau!